Arī iedosim recepti pēc tam līdzi, lai augi labi augtu. Mēs strādām neatkārtojamo skaistumu līgai, konkursu uzvarētājai. Mēs te mēģinām arī nodemonstrēt tādas pāris meistarstiķis, kas ir svarīgi, lai augi podā jūtās brīnišķīgi. Tur nedaudz sagatavošanas darbi tehniski. Piegriežam tekstilu. Tad vienmēr podam ir, ja nav, tad obligāti jābūt caurumam. Obligāti. Lielam, mazam, bet caurumam, lai liekais ūdens, kas ir, tomēr iztek ārā. Tas punkts 1. Un pieberam nedaudz drenējušo slāni, ko keram zītū. Gana daudz nevajag, bet nedaudz apakšā. Ja? Var likt, var nelikt. Es vienmēr uzskatu, ka vajag vēl vienu kārtu uzlikt virsū. Ja? Tātad, lai tā zeme, kas mums ir, nesaiet iekšā tajā keramzītē, lai tas keramzīts veidojas kā tās tomēr drenējušais slānis. Nu, tad ir augsne. Tie profesionāli zinās, ka tas ir zeba granulas saucamās. Tad dārgākiem substrātiem viņas ir pieaugts klāt. Šeit es viņas tā kā neredzu īsti. Ja? Lai korekti pateikt, nevis slinkajiem, bet ļoti aizņemtiem cilvēkiem, ja kādu dienu neaplēj, nav traģiski, jo viņš spēja laikam uz pat 50 reizēm paņemt lieku ūdens mitrumu šai granulā un vajadzības gadījumā atdot nekavējoties. Ja? Tad beram iekšā, maisam. Bet es saku vienmēr, līdz augšai mēs tā kā nebaram. Ne, lai var apliet. Lai var apliet, tas ir viens, un arī, lai var ielikt kompozīciju un nedaudz pastīties, un kad pieņemam lēmumu, kad ir ok, tad mēs tā kā pieberam atlikušo vajadzīgo zemes daudzumu, ja? Nu tā. Nu, un tad ir svarīgākais, Evita, stāsti, kā tu to dari? Man patīk tie podi stādīt, bet, ja godīgi, man ir tāds, mazliet čišu mišu, man vienmēr ir tie stādījumi mazliet pa biezu, varbūt citu skatījumā, bet man patīk, un tāpat izskatās smuki, aug labi. Vēl jau acīm redzot, būtu jāskatās, kur tas pocis stāvēs, jo, ja tas pocis stāv pie sienas, tad šeit acīm nav jēgas neko, kas pāri karājās likt. Lai vai kur viņš stāvētu, reti, ka viņš stāv kaut kur pa vidu. Ir arī tādi gadījumi, bet pamatā ir tie trīs, no vienas puses, tā kā trīs skatu punkti ir, tā viena daļa mēs tomēr atstājam tādu, pie kuras te mēs kaut ko liekam. Bet šai gadījumā mēs saliekam, mēs paskatāmies, pārbīdam, un ja patīk, un vienmēr ir nedaudz vairākam jābūt, tad pieliek, paskatās, ir, mēs tādam iekšā. Cik kuram augam vajag to ūdeni, jo ir augi, kurus var ātri nopūdēt. Tā man pagājuši gadu sanāca ar pāris augiem, ko es ieliku, kad viņi nopuva, jo viņiem, diemžēl, ūdens bija par daudz. Pelargonijām vajadzēja vairāk ūdeni, tiem augiem mazāk, un sanāca, kad nopuva. Tieši tā. Es vienmēr saku tā, lai tā kompozīcija veidoties, vajag likt kaut ko vertikālu, un, protams, ir daudz pa biezu, bet tam podam tādam arī jābūt, ja, ka viņš ir bagātīgs un pilns. Ja, un šī kompozīcija, tad doma, ka tā viena mala tomēr ir pie kaut kādas ēkas. Ir reti, ka tādas podas kaut kur liek centrā, vidū viņi parasti ir vai tā kā šeit ar pie ēkas, pie fasādes vai tam līdzīgi. Nu ko, ir? Arī tie, kas ir pelargonija fani, gan jau to zina, kad ir ļoti trausli augi, ja. Arī iedosim recepti pēc tam līdzi. Lai augi labi augtu, viss ir jāmēslo viņi katrā laistīšanas reizē, nevis tad, kad ienāk prātā. Un šis te zeba brīnumpulverītis palīdzēs varbūt kādu dienu izlaist, bet vienmēr ar pirkstu pārbaudam, ja, jo tad, kad tas aug, tad liekas, es jau tur uzlēju, bet ar pirkstu pārbaudam, vai tiešām kaut kur tie, kur sakņu dziļumā ir tas mitrums, un arī nevar būt pamitru. Šai gadījumā nevajadzētu tā būt, jo liekie ūdeņi tā kā iztek ārā, ja. Tad, kad podi bieži vien pārkautuši, tā dzīvē gadās, ja, tad viņi atnāk un es te šodien apliešu, nemaz nesanāk, tas ūdens, kā es saku, skrien bēg prom. Bet ir arī risinājums ar ķīmiju, ko pieliek pāris pilis pie laistāmā ūdens, un viņš to spriegumu noņem un var apliet ātri. Bet Līgai jābūs vasaras puķis. Līgai jābūs viss gatavs, jā, tas gan. Līga, mēs ļoti centāmies, lai tev patiktu. Esam darbiņu pabeiguši, gaidām tevi pēc dāvanas konkursā. Jā, dāvana ir gatava. Gribēju pagriezt, bet nav tik vienkārši. Smags dubs. Varam pagriezt, jā, lūk. Jā, tā, Līga, tas tev.